Saules pulksteņa darbības princips šķiet vienkāršs un saprotams, taču ir jāzina nosacījumi, lai tas darbotos pavisam precīzi un tiešām būtu izmantojams laika mērīšanai. Piemērā veidotais saules pulkstenis sastāv no divām daļām. Pirmkārt no pamatnes ar ciparnīcu, otrkārt no trīsstūrveida rādītāja. Pamatne, kur izveidot pusapļu formā, ietver ciparnīcas rādījums no pulksteni 6 rītā līdz 6 vakarā. Veidojot pulksteņa rādītāju, jāņem vērā, lai trīsstūra šaurākais leņķis atbilst Latvijas platuma grādiem. Tie ir 56,87 grādi. Savienojot abas detaļas kopā, trīsstūra hipotenūze ir vienā augstumā ar pamatnes augstāko malu. Ja tā nav, jāveic korekcijas, trīsstūri paceļot uz augšu vai ievietojot dziļāk. Laika nolasīšana veids novietojot saules pulksteni tā, lai rādītāja šaurais leņķis būtu atvērts pēc ziemeļiem. Kad tas izdarīts, vari nolasīt laiku no izveidotā saules pulksteņa. Un salīdzina, vai tas sakrīt ar rokas pulksteņa uzrādīto laiku.